Šodien esam Ērempress velo darbnīcā. Man ir iedots jaunais Ērempress ričuks. Izbrauksim pa Rīgas ielām un sapratīsim, kā ar viņu braucās un kādas sajūtas. Tagad braucot vispār liekas, ar viņu manevrēt ir tik viegli, tā kā es, man liekas, pa visām Rīgas ielām varētu ar viņu gāzēt pavisam brīvi. Tā kā jā, viņam zvaniņš arī ir. Un jā, bremzes ir uz, nevis disku bremzes, bet viņas ir uz, kā tās saucās? Parastās bremzes. Viņam ir parastās bremzes. Vispār arī ātrums slēdzās baigi labi. Šitam ir 9 ātrumi. Kādreiz es braucu daudz ar kalnu riteņiem un tieši uzkāpjot uz šitādi es saprotu, kāpēc vispār riteņi iedalās pilsētas ričukos, jo braukt ar šādu ričuku pa pilsētu ir īstenībā daudz lielāks kaips nekā braukt ar kaut kādu kalnu velosipēdu vai es nezinu, varbūt fiksīti. Ja? Nu, šis ir varbūt tuvāk fiksītim, bet tajā pašā laikā viņš ir tik stingrs, tā kā liekas, ka tu varētu braukt pa jebkādu ceļa segumu arī par zeminieku, kas mazums gadās kaut kādos pierīgas rajonos. Man liekas, kopumā tā kā Ērempress atjaunotie, jeb jaunās paudzes ričuki ir kaut kas, ko tu tirgu mūsdienās reāli atrast tev uz grūti. Kāpēc? Jo, kā es sapratu, ir ričuki, kuri jau gadus 11 kalpo un viņi var stāvēt visu ziemu ārā. Tu ar viņu vari braukt cik bieži gribi, bet viņi saglabā tā kā savējo kvalitāti. Tā kā, man liekas, tas ir baigi krūti un arī uz viņu uzkāpjot. Es jau vairākas reizes minēju, ka viņš tāds ciets foršs. Tā kā viņam ir sajūta, ka tu ar šo ričuku brauksi, ja? Un kā kādreizējos laikos, kad visu ražoja, tas kalpos ilgi. Un ar šito, man liekas, es varu braukt pusi savu dzīves. Jā, es tev reāli iesaku. Atbrauc uz Ērempress darbnīcu, apsties jaunos ričukus un arī izbrauc testa braucienā, tu sapratīsi, pa ko iet runa. Pilsētā ir reāli fantastiski riteņi.